Labdien! Apskatīsim uzdevumu, kurā ir jānosaka taisnstūra kastes izmērus A, B, C pie nosacījuma, ka kopējais kastes tilpums ir viņam jābūt 100 kubiskie centimetri. Un vēl ir papildus nosacījumi, ka mala B ir 2 reizes garāka par A, bet mala C ir abu citu malu summa A plus B. No kā sāk parasti šo uzdevumu skatīt? Pirmais, ko jānoskaidro priekš sevis, ir, kāds būs galvenais mērķis, kuru var pielāgot vai kuru var uzticēt, risināt ar solveru palīdzību. Šajā gadījumā par galveno varētu uzskatīt, kā kastes tilpumam jābūt 100 kubiskiem centimetriem, bet nosacījumi par malu garumiem ir papildus nosacījumi. Sākam gatavot uzdevumu solverim. Izveidosim nezināmiem A, B, C tabulu A, B, C un piešķirsim šim nezināmiem vērtību 1. Kā piemēru, lai varētu kontrolēt, kāds būs tilpums, izveidosim papildus tabulu, kurā aprēķināsim šo tilpumu. V vienāds A reiz B reiz C. Un ar formulu arī noteiksim šo reizinājumu A reiz B reiz C. Protams, rezultāts sākumā ir vienīgs. Principā šim tilpumam jābūt kādam, uzstādīsim tagad papildus priekš sevis. Tas nav obligāti, tad šim tilpumam jābūt vienādām ar 100. Šim tilpumam jābūt vienādām ar 100. Tad šī tilpuma šūniņa būs mērķis, un kuru mēs sasniegsim, mainot A, B, C. Mainot A, B, C. Ejam solverī. Norādām galveno mērķi, augšā tilpums, jābūt value of, viņam jābūt cik lielam? 100, mainīgās šūniņas ABC, mainīgās ABC. Pievienojam papildus nosacījumus. Viens no pirmajiem varētu būt tāds formāls nosacījums, ka ABC nedrīkst būt negatīvie skaitļi. Loģiski. To var uzstādīt ar attiecību lielāks vai vienāds par 0. Nākošais nosacījums izriet no uzdevuma teksta. B jābūt vienādām ar 2 reizes garākam par A. Un vēl viens nosacījums, kā C jābūt vienādām ar A plus B. A plus B. Visi nosacījumi ir ievadīti. Mēs redzam to solver logā. Vienīgais, ka šeit varētu vēl pieminēt, kā pirmais nosacījums A, B, C garumiem jābūt pozitīviem skaitļiem. Viņš parasti jaunajā Excel versijā šeit vēl tiek dublēts, kā šie nezināmie, šie mainīgie nedrīkst būt negatīvie skaitļi. Tā kā šoreiz mēs it kā dubultojām to prasību. Viss pārējais ir pareizi. Spiežam podziņu solve un skatāmies, kāds ir rezultāts.
Rezultāts ir ar zināmu precizitāti, tāpēc mēs neredzam šeit simtnieku, apstiprinām, un tagad varam šim rezultātam, nopaļojot viņu ar formatu pogām, rādīt kā atbildi. Līdz ar to var uzskatīt, ka mūsu uzdevums ir izpildīts.